Statistika ir nežēlīga. Legālās narkotikas ir pamēģinājuši ap 10% jauniešu vecumā līdz 25 gadiem. Tas ir Latvijā. Situācija vēl ļaunāku padara fakts, ka pulverīši un dažādi augu maisījumi ir ķīmiski ļoti viegli un arī neskaitāms reizes modificējami. Turklāt to klātbūtne ir grūti nosakām, tāpēc policijai arī nākas atzīt savu bezspēcību. Savukārt vienas aizvērtas tādas bodītas vietā rodas divas jaunas. Savukārt narkologa brīdina no tā dēvētajām legālajām narkotikām var kļūt atkarīgs jau ar pirmo reizi. Tās izraisa halucinācijas un rada arī psihiskas dabas traucējumus līdz pat šizofrēnijai, kas var būt bīstam ne tikai pašam lietotājam, bet arī apkārtējiem. Viņi ir neadekvātos stāvokļos, viņi parasti ir dezorientēti un bieži vien arī dažādas likuma pārkāpumus veids. Tā kā katrā ziņā tā bīstamība ir ne tikai viņām pašām, bet arī apkārtējiem, jo tajā halucināciju varā, kas ir šo te vielu ietekmē, viņi var uzbrukt citiem. Šodien Rīgā iedzīvotāji kopā ar sportistiem un arī sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem sāka veidot brīvprātīgo patruļas, lai cīnītos pret legālajām narkotikām, un tajās aicināts piedalīties ik viens, kuram tas nav vienalga. Bet kamēr Latvijā politiķi vēl tikai domā, vai strauji augošā tā saukto legālo narkotiku tirdzniecība ir kaut kas ļaunāks, kā piemēram nelegālo cigarešu pārdošana, Karen Audino no Īrijas sirdi plosošā veidā visai pasaulē parādīja, cik šokējošs ir legālo narkotiku posts. Viņu vispirms avīzēs un tad arī internetā publicēja šo sava dēla fotografiju, kas uzņemta 2 stundas pirms viņa nāves un nepilnu dienu pēc augu maisījuma lietošanas. Ko par viņas rīcību domā Īrijā un vai Kārenes stāsta šoks beidzot pamodinās arī mūs, kur nāve legālo narkotiku bodīties pieejama nu jau gandrīz vai uz katra stūra. Mums bija ekskluzīva iespēja sarunāties ar mammu, kura zaudējusi savu dēlu, tāpēc Edgars Bārbaks devās uz Letterkeniju, Īrijā, lai arī jūs uzzinātu, kāds ir Kārenes stāsts, ko viņa vēlas pateikt pasaulē un arī mums Latvijā. Tā saucamo legālo narkotiku problēma nav aktuāla tikai Latvijā. Jau vairākus gadus ar to cīnās visa Eiropa. Un kamēr daudzi, kurus šī problēma skārusi, atsakās par to runāt publiski, kāda māte Īrijā pēc dēla zaudēšanas uzsākusi cīņu par likumdošanas izmaiņām visā pasaulē. LNT Top 10 devās uz Letterkeniju, lai satiktu Kārenu, kura piekrita atklātai sarunai par notikumu, kas izmainīja viņas dzīvi. My son bought some in a shop in Chatham, in Kent. Mans dēls nopirka šīs vielas Kentā, Anglijā 2. oktobrī. Pēc to smēķēšanas viņam bija smaga sirdslēkme, viņš bija viens un zaudēja samaņu. Kad viņa tēvs atnāca mājās, viņš atrada Džimiju, izsauca ātro palīdzību, mediķi darīja visu iespējamo, bet tā kā viņš bija tik ilgi bez samaņas, viņa smadzenes bija pietūkušas un bija sākusies asiņošana. Smadzeņu tūska nospieda smadzeņu stumbru un slimnīca ārsts secināja, ka Džimijas smadzenes ir mirušas. Mums pienāca zvans no Anglijas un mēs devāmies uz turieni. Pēc vairāk kārtējām pārbaudēm tika secināts, ka mana dēla dzīvību uztrošās iekārtas ir jāatslēdz, jo nebija nekādu cerību, ka viņš varētu izdzīvot. 3. oktobra vakarā mēs aparātus izslēdzām un 20 minūtes pāri 9 Džimijs nomira manās rokās. Jimmy passed away in my arms at 11:20 on the 3rd of October. Kopš Džimija nāves pagājušas 38 dienas. Viņa mātes Kārenes balss joprojām ietrīcis runājot par nesenajiem notikumiem. Lai pārdzīvotu traģēdiju, Kārena nolēmusi cīnīties par to, lai šādi notikumi vairs neatkārtotos. I wanted to go to the shop that Jimmy had purchased. Sākumā es vēlējos doties uz veikalu, kur Džimijs nopirka narkotikas. Daudz draugu man teica, lai nedaru to, jo nekas labs tam nesakos. Tas mani tikai vēl vairāk sarūktinātu. Viņi man ieteica, sāc Facebook kampaņu, izmaina likumus, lai šīs vielas vairs netirgotu. Tas bija ļoti ātri pēc Džimija aiziešanas, un tas, protams, bija grūts lēmums, ko tādu uzsākt. Bet ja tas pasargās kaut vienu vecāku iziet cauri sāpēm, kādām es izgāju cauri, tad tas būs tā vērts. I mean, I haven't even started to grieve losing my son yet.
Es vēl neesmu pat sākusi sērot par savu dēlu aiziešanu, un iespējams tas ir tāpēc, ka visu šo laiku biju tik aizņemta darot ko labu. Leterkenijā pirmais legālo narkotiku veikals tika atvērts 2005. gadā. Šobrīd visā Īrijā jau 3 gadus likumi ir mainīti, un legālās narkotikas veikalos iegādāties nav iespējams. Taču pirms tas tika panākts, notika cita traģēdija. 4 years ago, a boy from our town died through smoking something called snow glow. Pirms 4 gadiem puisis no mūsu pilsētas nomira smēķējot vielu maisījumu, ko sauc par sniega blāzmu, jo tās izraisīja sirdstrieku. Sirds viņa krūtīs sitās tik stipri, ka tā vienkārši eksplodēja. Viņš arī bija vesels 15 gadus vecs jaunietis, kurš nodarbojās ar sportu. Viņa vecāki uzsāka kampaņu, lai šīs vielas tiktu aizliegtas, un viņi to panāca. Likums tika mainīts, un Īrijā legālās narkotikas tika aizliegtas. Ja mēs varējām izmainīt likumu, kaut arī Īrija ļoti maza valsts, tad arī lielajām valstīm jābūt uz to spējīgām. Likumdevējiem ir jāpievērš šai problēmai un jānostājas cilvēku, nevis tirgotāju pusē. Kopš legālās narkotikas Īrijā ir aizliegtas, 3 gadu laikā šajā valstī nav bijis neviens šo vielu izraisīts nāves gadījums. Arī nelegālajā tirgū šo vielu izplatība esot minimāla. Tas gan joprojām netraucē jauniešiem doties uz kaimiņos esošo Angliju un līdzīgi kā Džimijam iegādāties šīs vielas tur. I'll stop once all the laws have been changed, that no other child can die like my son died. Es apstāšos, kad likumi tiks izmainīti un kad neviens cits bērns vairs nevarēs nomirt tā kā mans dēls. Likumi jau ir ieviesti šeit, Īrijā, ASV un Austrālijā. Tagad mums jāpanāk šādas izmaiņas pārējā Eiropā. Kārenes uzsāktajai kampaņai sociālajā tīklā Facebook jau ir vairāk kā 5000 atbalstītāju, un viņas paveikto varam novērtēt arī aprunājoties ar garām gājējiem Leterkenijas ielās. Es esmu dzirdējusi par to tikai sliktu. Cilvēki pēc šo vielu lietošanas nonāk slimnīcā. Atceries par puisi Anglijā? Viņš nomira stundu pēc tam, kad bija lietojis. Es to izlasīju Facebookā. Mūsu paudze visvairāk saskars ar narkotikām, legālajām narkotikām un visām citām vielām, un tā ir īsta problēma. Es gan par legālajām narkotikām neko nezināju, bet nesen kāds puisis Džimijs no tām nomira, un tad es iedziļinājos šajā problēmā un varu apgalvot, ka tās noteikti jāaizliedz. People sometimes in Ireland wouldn't really speak about drugs or... Cilvēki Īrijā par šīm tēmām parasti nerunā, ja ģimenē kāds lieto narkotikas, bet mums ir ļoti daudz pozitīvu atsauksmi par šo kampaņu. Tas, ka Džimijs nomira, nenozīmē, ka mums nevajag par šo problēmu runāt. Cilvēki tāpat uzzinātu iemeslus. Mēs nolēmām darīt ko labu, izglītot cilvēkus šajā jautājumā, lai tas nenotiktu ar nevienu citu. Ja viens cilvēks sāk runāt, arī citi runās. Cilvēki vēlas, lai šādās reizēs par aizgājēju atceras tikai labo. Domāju, ka ģimenēm ir arī kauns par notikušo. Tas, ko Džimijs izdarīja, bija viņa brīva izvēle. To dara daudzi. Mēs par to nekaunamies. Vienkārši esam sarūktināti par to, ka tā notika, jo viņš apzinājās riskus. Kārene uzsver, ka Džimija vietā varēja būt jebkurš. Džimijam bija 20 gadu, laba veselība un viņš regulāri sportoja. And buy it. It's not like you've got to go to some dealer on the corner and do it all in secret. Cilvēkiem liekas, ka tas ir droši, jo to var nopirkt veikalā. Tas nav kā slepus iet pie kāda dīlera. Tu vari brīvi iet veikalā un tas rada šo pārliecību. Bet tā nav, jo tas nav droši un vecākiem jābrīdina savu bērnu uzmanīties un neiegādāties šīs lietas. Bērnam ir jābūt izpratnei, kāpēc to nedarīt. Pat ja viņa draugi to dara, ir jābūt personībai, jāpasaka nē un jāiet prom. Iespējams, kompānijā ir vēl kāds, kurš negrib lietot, bet baidās to pateikt. Ja kāds to izdara, tad arī pārējiem ir vieglāk. Tādējādi tas bērns, kurš aizies, izglābs ne tikai sevi, bet iespējams vēl kādu, kurš viņam sekos. Piekrītot sava dēla pirmsnāves fotogrāfijas izmantošanai kampaņā, ko uzsākusi Rīgas dome, Kārene cer panākt izmaiņas arī Latvijā. I hope the government in Latvia take notice and change their law to save their young people.
Es tikai ceru, ka Latvijas valdība ņems šo vērā un izmainīs likumu, lai glābtu savus jauniešus, jo, ja tas nenotiks, mans dēls nebūs pēdējais, kurš no tā nomirs. Ja legālo narkotiku likums netiks mainīts, bērni Eiropā un visur pasaulē turpinās mirt no to lietošanas. I'm glad I did take that picture. Ir labi, ka es uzņēmu šo fotogrāfiju, jo, ja tas var apturēt kādu bērnu no legālo narkotiku nāves, tad tas būs bijis tā vērts. Then it's going to be worth going public with that picture. Edgars Barbaks, Kaspars Markus, LNT. Mums televīzijai ir tieši viena iespēja, kā likt domāt, un tā ir parādīt to visiem. Mēs parādījām, tagad mums visiem kopā jārīkojas. Bet vai nākamajā nedēļā